Oksimorons. Mums šis bija Ziemassvēts, cik skaists. Ziemassvēts. Jaunais gads vēl turpina ieskrieties. Jā, jaunais gads turpinās. Man būs stāsts šajā sakarā. Labi, vēlāk. Nedēļa ir pagājusi. Mēs esam kļuvuši nedaudz mundrāki. Esam taču, un mēs neesam atpakaļ, mēs esam tepat. Jā, mēs nekur nebijām aizgājuši. Starp citu, mums ir viens komentārs, kas ir ļoti patīkami. Mums ir viens komentārs. Jā, bet ar kaut ko ir jāsaka. Ja domāju, es TikTokā sāku komentēt, sraču izvest. Pretī pilnīgi video atbildes deva, tur tā viena meitene, bet, lai jau paliek. Tā mēs pozitīvi, es viņas labāk tā kā komentēju, bet viņa apvainojās, kāpēc jūs... Paga, kas bija pagājušo stāstu? TikTokā visādi video nāk, un tur viena meitene tā kā diezgan talantīgi dzied, viņai ir niks Stirnā. Ruda meitene, ļoti talantīgi. Viņa ir interesanta. Viņa tur uz jumta padzīvojas. Pagājušajā gadā Daugavā ielēkusi no salu tilta. Viņu tur vilka ārā tie spēcdienesti. Tā ir interesanta. Bet viņi visu laiku pīkst un čīkst, ka ko jūs man te pārmetat? Es kā gribu tā dziedu, kā māku, es cenšos, es esmu radoša. Šitā te, es esmu ļoti smalka un kristāli trausla, un jūs te mani, un es ierakstu, beidz taisnoties, beidz čīkstēt, netizlojies, Un tad viņa man pilnīgi video neatsūta, bet publicē manu komentāru ieliek tur priekšplānā, tipā es viņu heitoju, viņa tā to uztvēra, Tu tieši atbalstīts, jo beidz pazemoties, ej uz priekšu, neatskaties, nevajag tev šito. Tieši tā. Jāpainojas, es sāku man tā kā video taisīt un tipā, ko jūs te mani heitojat, es esmu radošs cilvēks, tu pat nezini, kas ir radošs cilvēks, tu caur savu prizmu tikai redzi, tu tikai, tipā, es neko nejēdzu, nerubīju, bet viņa ir trausla, maiga, pūkaina un kaut kāda tur, Viņai tā slimība, tā UHD, tā uzmanības trūkuma sindroms kaut kāds. Kas patiesībā uzmanības kas patiesībā nav nemaz slimība, bet vienkārši nedaudz tu esi izlaidies, tu vienkārši visu laiku gribi pontot, zīmēties, un slavas diferāmbas savā virzienā tikai, Uzmanības trūkuma sindroms. Jā. Uzmanības deficīts, ne? Tu zini, pilnīgi vienalga. Vienkārši izlaidušies cilvēki, kuri visu laiku tipā grib, kā teikt, zivtiņu apēst, un dziedāt sauc tīklos, kur tu esi uz klavierēm pasēdēt. Kur tu esi publiskā vidē, kur tu kaut ko daries, gaidi, protams, arī kritiku, bet tas ir stulbi apvaino, gribēt tikai būt dieva vietā, un saņemt tikai uzslavas. Tas arī ir stulbi, bērnišķīgi. Kā es pateicu, nepareizi, Bet tu pateici uzmanības trūkuma sindroms. Ka viņai trūks uzmanības. Tas tā arī ir. Tas tā UHD, SD vai tu zini? Nevar būt, ka tas ir oficiāls sindroms, ka cilvēkam vienkārši trūks uzmanības. Ir šitais te... Nopietni? Man liekas, ir uzmanības deficīta sindroms, kad ir, cilvēks nevar sakoncentrēties. Viņi nevar sakoncentrēties, 20 sekundes. Bet arī visu laiku vajag uzmanību pieprasa pret sevi, visu laiku grib zīmēties. Paskat, ko es māku, visu laiku lecās acīs. Ļoti jocīgi, jo, manuprāt, tas ir mans novērojums. Tev noteikti būs tuņi komponēt, bet mans novērojums. Es esmu noteikti maz šajā vidē. Tev nav taisnība, bet nē, tu nepareizi. Iespējams nepiedodami maz, man pat TikTokā vispār nav. Iesaku, interesanti. Bet man jau ir, kur... Es jau tā pārāk daudz pavadu laika Oksimoronā un YouTube, bet cik es esmu ievērojis, tie darītāji, lai vai kādi darītāji, kur es palasīju komentārus, es pat īstenībā uzskatu, ka latvieši vispār ļoti maz negatīva raksta. Ka pārsvarā ir kaut kādi atbalstoši. Nav tik traki patiesībā, tāpēc es brīnos, ka cilvēks kā var, es pat to pēc tā, ka tu pateici, ko tu uzrakstīji. Es to pat neuztveru, ka to var uztvert kā uzbraucienu, ka tas ir bez čīks, tad vai malc, neklausies, ko tev tur saka un dari savu lietu. Man pat 4 laiki ir šajā sakarā.
Jā, redzi, un cilvēks tur uztveris žēl, īstenībā žēl. Tu tā kā viņu mēģini uzmundrināt. Izbeidz pati. Viņš pat cipā. No kā tu biji domājis, varbūt varēja paprasīt. Tā kā, nezinu. Es rakstu viņai, izbeidz pati meklēt sev aizvainojumus, paliek jau patizli. Dari, ko vēlies, neatskatoties atpakaļ. Tas ir mans hate komentārs. Bet tad ir pilnīgi skaidrs, ka Johaidi, davai uz priekšu. Jā. Tas ir labāk par to, kas tev tur ir. Klausītāji, rakstiet, kā jūs to būtu sapratuši. Jo, varbūt es nepareizi arī saprotu. Viņa man kaut kāds divas... Es to būtu sapratis, kā uzmanīt. Viņa man divas video veltīja pēc tam. Pēc tam vienu izdzēsa, bet viens palika. Viņa tā kā atbild man, it kā vispārināt, it kā visiem šiem, bet mans komentārs bija priekšplānā un lūk. Tu esi TikTokā zvaigzne tādu savu. Jā, Man liekas, ka ir tādi cilvēki, kas speciāli rakstīs tādus prikalīgus komentārus. Un izceļas ar saviem haipiņiem. Un tas nav slikti. Mēs esam vienmēr bijis par krūtiem komentāriem. Ja tu ieraksti tiešām, ja tu izdomā tiešām foršu komentāru, ka pie viņa pilnīgi gribas pieķerties un parādīt, mums šās komentārus un par to ir ko padiskutēt. Man liekas, ka es labus komentārus vienmēr esmu rakstījis. Mani pat nobloķēja ļoti daudz cilvēku. Es neesmu... Tik labus, ka nobloķē. Es tikai nevaru pieņemt tik labus komentārus. Es nezinu, vai TikTokā var bloķēt, bet es gaidīju, ka Stirna man ar kaut kur tur izdzēsīs ārā no visa, bet it kā nē, redzu, kā es viņu redzu, jā. Viņi ir nepadosies. Pameklējiet TikTokā Stirna. Mums raksta Zane. Manu meita sauc Zane. Zane raksta. Tavu meita. Iespējams, ka tā ir tava meita. Es varētu būt tētis. Zane raksta, podkāsta garums ļoti labs. Jā. Atceries, mēs runājam. Jā, ka nevajag maz, nevajag daudz. Jā. Klausos braucot uz un no darba. Pie viena, ja jau atsākāt tēmu par pasākumiem un kāzām, varbūt varat izteikt viedokli par labākajām un sliktākajām kāzu pasākumu tradīcijām no savas profesionālās vai neprofesionālās pieredzes. Tas būs baigi gari. Man vispār nav pieredzes un arī neprofesionāli. Es kāzas spēlēju ļoti maz un ļoti sen. Es ar Galaktiku biju pavisam, gribēju teikt, nesen, gadi 3 apakaļ vienās kāzās. Man liekas, pirms Covida vēl pat, jā. Tad tās bija tādas kāzas kā koncertiņš. Nospēlējām savu un aizbraucām. Tas nebija kā kāzu muzikantu, kad caur visām tradīcijām, ar visiem akordioniem, modināšanām un viss, kas vēl laikam tās tradīcijas palikušas, jā. Nē, mēs vienkārši atbraucām, kā liela mākslinieka aizbraucām vienkārši prom. Jā, es no šo kāzu es izteikšu atkal kārtīgi savu viedokli, iespējams, ka tā nav taisnība vai nav aktuāli, bet manuprāt arī tās, tāpat kāzas dalās dažādos līmeņos. Ir tās, kur ir mega krutās kāzas, kurās mani neaicina nevadīt, nespēlēt. Tas ir, kur ir lielie dārgie pasākumi, kur taisa vairāk, lai būtu smuki un tādi, kā saka, lai ir dārgi. Tad ir kaut kādi mazāk dārgi, tad ir kaut kādi vidēji, un es pieļauju, ka es varētu būt tajā vidējā. Tad ir tādi vienkāršāki un pavisam vienkārši. Jā. Ir, protams, arī pavisam vienkārši, jā, kur neaicina nevienu pašu savā starpā. Kuriem nav nekad kāzu. Jā. Tik vienkārši. Protams, ka jebkurš mūziķis, jebkurš vadītājs sāk no tā kaut kur apakšas līmeņa. Nevis no apakšas, no tā līmeņa, kur mazāk viss. Un tur, man liekas, ir tās visas līdz rītam spēlēšana, tur modināšana, guldināšana, kur velk to pidžamu un tiem nabagiem uz abiem vienu. Tas tā ir gaumes lieta. Ar akordeonu pie galdiem, jā. Jā, ar akordeonu obligāti, jā. Es tādās kāzās sen esmu bijis, bet es ar tādām sāku. Kādreiz esmu malcis tādās kāzās, un tas bija mans tas bija tas žanrs, jā. Un tad es vēl nevadīju, tad es tikai spēlēju. Tad tā bija tradīcija, tā visi svinēja. Vienkārši tas bija copy-paste, visas kāzas copy-paste. Tur nekā tradīcija, atrakcijas vienādas, viss vienāds. Tur viss, kā saka, no galvas zināms, tur zināja, cikos tev jāceļas, cikos jāspēlē, cikos jābeidz un cikos, kas jādara. Tālāk jau ir kaut kādas drusku advancētākas, kur jau tas kaut kāda daļa jau atkrīt kaut kādu jau to tradīciju. Acīm redzot, ne to ejošāko tradīciju.
Jā. Tur es jau laikam sāku pievadīt kāzas. Un tagad jau es principā vadu tās kāzas, kur ļoti maz tradīciju palicis. Tādu, klasisko tradīciju. Vairāk ir tāds burziņš, tusiņš, kur spēlēt. Un sliktākais, es nezinu, patiesībā man vispār ir ar manu publiku, ar maniem klientiem nenormāli veicas, nenoskaudiet. Jo vienkārši, ja es paklausos kādas kolēģiem, kas vada un kas spēlē, kas tik tur nav piedzīvots, kas tik tur nav redzēts tajās kāzās. Man tādu pat lielo piedzīvojumu pat nav ko izstāstīt. Tā kā ka tur būtu kaut kas tāds ārpus kārtas izējošs, kā stāstīja mans viens kolēģis, kad viņš vadīja kāzas, tā kā visi jau tur baigi forši, visi apsēž pie galda, un tur saka to pirmo tostu, un tas jaunais vīrs pieceļas kājas, saka, es ļoti ceru, ka mums tur, nezinu, vienalga kā tur aigu ilzi vai kā Zani sauc to līgavu, es ceru, ka mums tur aigu tā laulība būs tāda kā maniem vecākiem, jo viņi tur visus gadus kopā un ļoti mīl viens otru un ļoti tur ļoti visi saticīgi un krūtā. Un tā tēva nav. Cik viņa nav tas tosta brīdi, pazudis. Un kaut kur viņš nezina, kā notiek tā meklēšana, beigās izrādās, kamēr Čalis stāsta par savu fantastisko tēvu, tēvs drāču līgavas māsu jaunāko. Tu nopietni vai kas notiek? Nopietni. Šitais paliek, jā? Un to, labi mīlējis. Kā pateikt? Vārds domā slikts ir, vai tas stāsts ir slikts? Asociāli, bet fantāzija. Mēs nevienu nemudinam uz netiklu rīcību, bet, viņš tā kā, viņš, nodarbojas ar līgavas māsu jaunāk. Un to, protams, kaut kas viņus tur atrod pieķer, un vēl beigās izrādās tā meitene nepilngadīga. Ne jau tur 15 gadi, bet cik varbūt tur 17,9. Jā, tā ir normāli, ja viņa šitā te, vai viņa bija galīgā kokaīna. Par to viņš nemācēja izstāst, viņš tur neiepazina visus. Es saku, ko kāzas beidzās? Viņš saka, nē. Bet viņš saka, bet jau, protams, jautrības un visa jautru vairs nebija nekādas. Faunāt visu laiku bija. Tā, protams, ka tā vīramāte staigāja apkārt, un tur, tā kā, teikdama visu, ko domā par to savu vīru. Uz to laikam, jau bijušo, jā. Un tā kā tādu, es nezinu. Viņa nepiedēvā, jā? Kā filmās? Es nezinu, viņš arī nezina, kas tur pēc tam, kas tur bija pēc tam kāzā. Viņš teica, viņš tur, zini, tā arī pēc, tādās kāzās padomā, cik tu vairs tur gribi vadīt, ko tu tur vari izglābt. Viņi pasaka, ka viss turpinās, un tev ir jāturpina. Tu tur eitra, davai, hei. Galvenie personāži jāizvāc projām vienkārši, gan vīra tēvs. Cik es saprotu, tie tikai aizvākti, bet kā tu? Vīramāte jau neaizvāks viņam. Tālāk šo tēmu caur joku var turpināt. Tad. Bet tur laikam, cik saprotu, joka maz, jā. Nē, tas ir tāds degradācijas pasākums, tas bišķi tāda pagrimuma moments. Bet arī visādi ir tai pašai tavai mīļākai stand-up komiķei Sipiniecei, kur viņas tajā stand-upā, viņa tur čerti pirmajā tajā stand-upā. Viņi tur stāsta tieši par šiem visādiem kaut kādiem krimināliem atgadījumiem. Ir dzirdēti visādi. Cik tur taisnības ir. Jā, man īsti pat nav ko teikt. Ir par līgavas grēkiem dzirdēts kāzu naktī. Viss, kas ir dzirdēts. Jā, bet es kaut kā neesmu, paldies Dievam, neesmu saskāries. Es arī neesmu saskāries, jā. Pasākumus, tā kā visur kāziņas ir bijušas tiešām foršas. Pie viss piekrīti, pie viss vainas ir nervi uzvilkti un alkohols. Un tā vēl šī kombinācija, ka cilvēki bišku sajūg prātā. Jo līdz tam viņš bija tā kā norma, jā, un tajā kāzu dienā, naktī viņš tur pārnervozējies, iedzēris un viss reizē. Jā. Bet nepilngadīgi meiteni arī varēja, tā kā viņš varbūt bija ļoti alendeloniska tipa cilvēks, tas vīrietis. Jā, starp citu, es pilnīgi iedomājos, viņi, tā kā ceremonija un līdz viesnām, pa to laiku viņš paspēja viņu sakuļīt, ko viņš tādu pateica maģisko to frāzi gribētu zināt. Jā. Varbūt asprātīgs bija, interesants, kādu stāstu iedvesmojoši izstāstīja.
Pateicu, tad mums tas nespīd. Viņš saka, tu neuztraucies, noliksi tos eksāmenus, viss būs labi, iestāsies augstskolā, tava dzīve būs. Un vienkārši izkusi tajā brīdī. Jā. Es tev palīdzēšu. Es tev iepotāšu zināšanas. Es nesaukšu tevi par Ēriku onkuli, es tevi saukšu par Ēriku. Jā. Nu jā. Tā kā jā, sliktās tradīcijas, es nezinu, es neesmu gan piedzīvojis, bet manuprāt, sliktās tradīcijas ir tās visas, kur velk puišiem zeķubiksas galvās un velk, tādi, kur izģērbšanās spēles, manuprāt, ir ļoti slikta tradīcija. Viss tās balonu plēšanas. Sliktais tonis. Pat tā nav tradīcija. Tās kaut kādas spēles, kuras tajā brīdī uzskata, ka baigi iedarētos, bet tas ļoti zemu ir. Arī guļošiem viesiem nozog mantas, un tad pēc tam viņas izpirkt vajag. Man arī, kad īpaši muzikantiem kaut ko jāizpērk, man naudas nav, man kaut kādu zeķīti vai kurpīti jāmaksā, izsolē. Bet muzikants, cik es no laika gala visur bijis, ka muzikantis... Ikā neaiztiek, bet reizi paķēra un tā kaut kā atdeva, jo es saku, veči, man nav naudas, atdodiet. Man ar laikam toreiz kaut ko tur ģitāru vai ko notebrīja. Viņš saka, kā izpirksi? Es saku, nekā, vienkārši ballīte beigusies. Un tad paši pārvērta jokā un atdeva ģitāru cipa. Uzspēlē kaut ko. Es saku, protams. Šitādā veidā. Es saku, kā instrumenta nav balla beigusies. Es saku, tak paturiet to instrumentu, vai te jau es atpūtīšos. Bet laikam arī vienu reizi, varbūt divas ir bijušas, bet nav bijis tā kā. Tā slikta tradīcija. Vislabākā atkal, jāsaka, kāda vislabākā tradīcija. Nezinu, aiciniet uz kāzām daudz draugus. Daudz draugus. Aiciniet, budžeta jautājums. Bet aiciniet uz kāzām cilvēkus, kurus nevis ir jāaicina, bet kurus jūs gribat aicināt. Tas ir grūts jautājums. Visi vienmēr ar to ļoti nomokās. Tas ir, es saprotu, ka viegli runāt, bet visās kāzās, kur tas ir izdevies, kur ir, palielam es saku, manas kāzas visas, nevis manas, kur es esmu vadījis spēlēs, es varu teikt 99,9, man liekas, visur tā ir bijis, ka ir tā tauta, kur ir uzaicināta, tāpēc, ka viņus gribas aicināt, nevis, kuras ir jāaicina, jo kaut kāds sen atpakaļ, kad es vēl nevadīju kāzas, es tikko nesen sāku spēlēt. Tas arī bija tāds sen, un tad tā tradīcija bija ļoti spēcīga, ka, principā, jaunie uz kāzām aicināja to, ko senči lika aicināt, nevis to, ko viņi paši gribēja. Bet tāpat nekad nenotrāpīs. Vienalga atšķirīgas komandas. Tāli radi, Liepāja, Rēzekne. Bet arī tad bija senči maksāja. Tad senči maksāja, un tad bieži bija tā, ka tie radi tiešām nebija nekad tikušies, un tam līdzīgi un draugi nebija tikušies. Jo tagad jau jaunieši baigi atvērtie. Visi jau pirms tam ir bijuši jau tusējuši kopā. Ir kaut kādi radi draugi, kas nav, bet tas ir maz. Un tagad jaunieši paši maksā par kāzām un aicina to, ko viņi grib aicināt. Un ļoti sirsnīgas ir, kur pieaicina krustāvus, krustmātes, tur omes pieaicina, omes tādas, kur es kaut kādus tur jokus metu, un viņas ir viskvēlākās manas fanes, un pied, un vēl savus jokus sāk stāstīt, reāli rēcīgas, jautras, advancētas, atvērtas personas, kur vienkārši liekas, wow, tur 70, 80 gadi spridzinā, kā tu teiktu, kā pēdējā ballē. Jā, bet man ir komponēta attiecīgi štruns par jautrību. Cieņa tomēr jāizrāda. Tām omiem jābūt tāpēc, ka jābūt. Bērniem arī jābūt tāpēc, ka lai viņiem tas ir dzīves tāds kā nākotnes, kā teikt, izpratne un atmiņas. Jo tā kā es biju vienās citās kāzās, piemēram, dēla kāzās, tur bija... Bet tas tikai tīri piemēram. Tīri piemēram pēc, Tur bija princips bērnus neaicināt, lai tie bērni nemaisās pa kājām, netrako, nedaudzās, un principiāli, Bet tas tā nevar. Kāzas tas notikums tomēr arī ne tikai jaunajiem pārim. Tomēr jūs augāt pie vecākiem, pie radiem, saskaņā, Es saku, vecākiem. Kāzas, principā, atkarībā no budžeta, principā visiem tas jārada notikums. Ne jau tajā jautrībā, ne jau kā tu tur. Tas nav pirmais pēdējais baļļuks tavā dzīvē. Tas ir liels notikums, bet notikums visiem, visai tavai apkārtnē. Tā ir tava dzīve,
Tas ir, tu redzēji filmu Astrīdas Kairišas 3 minūtes lidojumā? Nē. Tur filma, tur karš, tur izvarošana, līgavēja nošauja. Es tajā filmā piedalījos, cik es masu skatos. Man bija 8 gadi toreiz, ja, kad es tur ar svecīti stāvēju kāzās. Tā kā līga un es pāri priekšautam, bet dvielim. Nu, kaut kādas tradīcijas arī kāzu, ja, kāzu sakarā. Tur viņai visa dzīve pagāja tajā vietā, ja, no kāzām, no izvarošanas, slepkavības, no visa. Un padomju laika, tur kaut kā 70 gadi, un viņu ar lidmašīnu lidina pāri tai vietai, kur tas viss notika. Ja? Un tas lidmašīnas šoferis, pilots, ja, viņš saka, nu te 3 minūšu lidojums. Ja? Viņi tā kamerā paskatās, mana dzīve 3 minūtes lidojuma. Iedomājies, bet tā ir. Tava dzīve ir, nu, tā ir tava dzīve, saprot? Tā ka kāzās nevajag būt arī egoistiskiem. Kaut kā vienreiz bija fotografijas, sen ar apakaļ ar vecmāmiņu kaut kādu pētījām, kur arī jaunieši, man liekas, kāzinieki arī, un apkārt arī draugi, klases biedri jaunieši, ja, un vecmāmiņa saka, nu, bet labi, viņa arī, nu, kā teikt, starp teorijā jauns sīks, ko viņa tur, tagad es saprotu. Viņa saka, viena jaunieša apkārt, neviena vecāka, neviena kaut kāda tur tā nav, radinieku nav, ja, kad dzīvē būs grūti, kur tevi draugi būs, ja, tev būs tūmā, tavi tuvinieki, saproti, draugi būs kurais. Ne jau aiz ļaunuma, ne jau aiz egoisma, ja? Es piekrītu, bet arī piekrīti man, ka radinieki ir dažādi. Nē, cilvēki vispār ir dažādi. Ne par to. Es neteicu, ka nevajag radiniekus aicināt. Ne par to. Ir radinieki, kurus gribas aicināt, ir kuri ir tendenci. Ir kur radinieki, jā, kur viens otram rīkli rauju naudas pēc un kā tik pēc, jā, morālis. Jā, par tas to. Skaidrs. Jā. Bet ir izņēmumi. Nē, tie ir atsevišķie lauķi kaut kur dziļi mežos, kur viens otru tā kā nīzdami, kur ir asinsgrēks un vispārējais. Par tādiem taču varam nerunāt nemaz, jā. Tie ir izņēmumi. Bet kopumā. Jā, bet kādreiz lika arī, kādreiz bija jāaicina, tu negribi tur piesim kaut kāds tur, es nezinu, jā. Kas tev prasīs? Ko tu esi savā dzīvē? Kaut kāds tur, zini, krustāvs, kurš tevi, zini, nokrustīja un nav atcerēs. Vecāki tā grib, tāpēc, ka viņi tevi mācīja ar karoti ēst, un līdz 18 gadiem, 20, jā, tā kā uzturēja tomēr vairāk vai mazāk. Labāk, lai vecākiem ir taisnība, nekā netaisnība. Lai vecāki to krustē uzaicina. Es saprotu, ka bērni pretī, un kā tas saucas, kā tas sauc, buntovnieki, ja? Kā ir latviski buntot? Nu, saprati domu. Jā, es saprotu. Jā, saprotu, ka vecāki neko nesaprot, jā. Protestē. Jā, bet tāpat laikā, paaugsies, sapratīsi, ka tu arī neko nesaproti. Tā ir. Bet arī no otras, es tev piekrītu daļēji, jo arī redzi, kas ir. Arī drusku ir mainījusies tā vecuma tendence, agrāk jau tomēr precējās arī ļoti jauni. Ļoti jauni. Dažādi. Un tur piekritīsi, ka tur arī bija prāta spējas. Tagad precās jau nobrieduši. Pa lielam nobrieduši. Vismaz es tur kāziniekiem eju tie, kurus... Zem 30, kaut kur. Nav. Es spēlēju arī, kur precas abiem 250. Labi, tas tās ir otrās kārtas. Visādi ir, jā. Jā, bieži krūtāk nekā pirmās, bet nav bijis nereizi, kad es aizietu tāds satiekos jau no pāri, un liekas, nopietni jums, jā, sīkie, tādi, nē. Visi, tā kā, man pat reizēm liekas, wow, tiešām tādi nobrieduši cilvēki, saprot, ko grib, saprot ne tikai par kāzām sakarā, bet tā papļāpā, ja, par dzīvi, saprot, tad interesants tas viss tas skatījums un foršs, nezinu. Es saku, man ir noveicies, es ceru, ka tagad nav tā, ka es izstāstīšu tādu, viss beigsies labais, bet man tiešām noveicies ar maniem klientiem. Tieši nāks klāt, jā. Un tiešām bijuši forši pasākumi, tāpēc man tāda, jā, par atbildot uz mūsu komentāru, kad sliktais ir tās sliktā toņa rotaļas, labais ir tas, ka jā. Piekomentēšu klāt, ka man īpaši nepatīk kolektīvās jautrības. Tiešām nepatīk, ka tu pie galda sēdi, noguris, bišķi gribās ēst vai arī spārēdies, un te kaut kur aicina vēl, kaut kur davai, tur kaut ko jāatbildas, kaut kādu humoru tev. Kaut kāds KVN tāds mūžīgais, jā, kur tu jābūt gatavam tādā, jā, tur mesties, un gribās miera, jau gribās tā vienkārši lieciet man mieru. Un tā vienmēr ir bijis, arī agrāk, jā, gribētu teikt, ne tikai šajā vecumā. Jā,
es pieklājos pēc atnāku. Jā. Man atkal ir, es tik reti tiek uzaicināts kā viesis, tieši, ka es katru reizi, kur es esmu bijis uzaicināts, es nenormāli izbaudījis, nenormāli. Un lai vai kāds ir bijis tur vadītājs vai nav bijis, es vienmēr visur lienu, ceļos, pirmais eju piedalos. Man patīk, man ir interesanti. Man reāli ir interesanti. Vai es esmu tās balles tik lielu stāžu nospēlējis, no malas noskatījies, gan arī kāzās savulaik kaut kādos privātos saviesīgos pasākumos vai publiskās ballēs, ja? Es no malas to visu redzēju, man nekad nav paticis dejot vairāk pēc tā visa. Nekad piedalīties tajā visā trādi rīdi, ja, kaut kādās rotaļās un visā pārējā. Nekad nav paticis. Es, protams, to neizrādu, ja, bet man nav paticis. Tad esmu profesionāli māki neizrādīt. Man atkal bija, pirms kļuvu vispār par muzikantu un uzkāpu uz skatuves, ka man ļoti patika dejot audējās un ko tur slēpts, kā saka meitenes, varbūt, kas man atceras no Sīļu kalnu stabulnieku ballēm. Es diezgan labi arī dejoju. Ballītēs un tam līdzīgi. Es vienkārši pēc tam, tad, kad jau es uz skatuves biju daudzus gadus, es, principā nebiju uz ballēm, un man tas viss, gan jau es nebiju aizmirsis kā dejot, vienkārši, ja ilgi nepraktizē, tev nav tās pārliecības par sevi. Un tad es arī kaut kā, man tas vairs nesagādā to prieku, kas bija kādreiz. Bet man kas ir tāda patīkama tendence, kad es ievēroju, ka es esmu uzaicināts piemēram kādu pasākumu, tur ir vādītājs, tur ir muzikanti, kas man paši iepriecina, ka es pasākumu braucu, un es nevienā sekundā neesmu vērtējis, kā strādā, vai vadītājs vai muzikanti. Es vienkārši esmu baudījis, un tas man liekas, ja man kādreiz likās, es gan jau kā aiziešu, uz kādu pasākumu noteikti klausīšos, ko tur spēlē, kā tur spēlē, tur dzīvo kā. Un es pat šajā janvāra pasākumā, kur mēs ar tevi bijām, vienā pasākumā, kur jūs spēlējat, vadīju. Jā. Es patiesībā arī, tur to dzeltenos aizkarus, es vienkārši tieši gāju un paskatījos uz tavu roku, paskatījos, kur spēle pievērs uzmanību, un es pāris dziesmās tikai pievērs uzmanību, un pa lielam es vispār pat nedzirdēju, ko jūs tur spēlējat un kā jūs tur spēlējat. Vienkārši tā kopējā sajūta un atmosfēra, un nebija tā kā... Es arī Zanzibārā, man katru nedēļu bija dzīvā mūzika, muzikanti brauc. Es vispār neskatījos, cik viņi labi, cik viņi slikti vai ko, lai cilvēkiem patīk, kopēja atmosfēra ir. Es vispār neanalizēju ne repertuāru, ne tur balss. Ja jau tu mani aicināji, tas ir pierādījums vien, ka tu vispār neskatījies. Vienīgais brīdis, kad man skanēja labi, kad tu nāci pie manis dziedāt. Prāta vētru, jā. Jā, tad bija tās 3 dziesmas, kas man noskanēja labi. Tāda es analizēju, tāda bija kārtība. Jā, kā saka, pārējais viss bija, kā saka, daudz tējas un vēl vairāk mūzikas. Bet tā ir, ka tu kaut kā ej garām, tad tu arī ej garām, ja tu visā neiedziļinies pa lielām. Un tas ir forši īstenībā. Savā ziņā, atpūtinīja savu intelektu, smadzeni. Jā. Jo arī ir būs, man nav noveicies kā tev, ka busulis ir koncertā, un jādzied labāk nekā pie tām katrā frontu. Bet man ir bijuši pasākumi, kur es esmu spēlējis, dziedājis, un ir bijuši tādi, zināmi profesionāli mūziķi. Protams, ka stresiņš un tādu, bet nekad neviens no profesionāliem mūziķiem nav pienācis, tur ir kaut kur drusku neiet. Nē, jau lielāks mākslinieks, jau viņš mazāk līdīs tādās lietās. Mazāk pirmkārt, un otrkārt, un ja pateiks, tad pateiks kaut ko tieši labu un uzmundrinošu. Ir bijis, ka tādi, arī nav bijis daudz. Vienu čomu atceros, bet viņš pat nebija, viņš tiešām ne no ļauna prāta. Ne no ļauna prāta viņš tur nāca un vienkārši... Paspruka. Jā, viena līmeņa mēs muzikanti, abi 2 sintezatoristi, abi mēs tur spēlē. Viņš pat tā kā drusku ar padomi, tā kā ar padomi neaicinātu, bet padomi atnāca. Tā kā iebāzās. Jā, viņš ne jau tā kā kaut ko ļaunu. Labi, uz priekšu. Jā, viņš saka, kas tev tur
tur tajā dziesmiņā, jā, kā painteresējums. Tur varēja šitā, jā, drusku varējuši. Tur tā kā zem toņa, tu tur nobrauci, tur tev tā balss tā taisni. Jā. Nu, kas tas tāds ir? Jā, bet no otras puses es tā kā, vienalga, tas mani sapurina. Es tev tur uzreiz čik devu. Tev tagad paglaimojot tur kopējā pasākumā, kur mēs bijām 3. janvārī, laikam. Grandāts bija mans busulis tajā vakarā, jo, kad es spēlēju ģitāru, Normos tā paskatās, šovakar ģitāra dzied. Es saku, kas tā, kāpēc tev tā šķiet? Es saku, Aldim Grandātam pagodu, jā, tu te tā centies ļoti. Es saku, jā. Tiešām, skanēja tiešām forši. Ģitāru tu spēlē, tu jau vienmēr esi labi spēlējis, bet tā, jā, tiešām var just... Ar pauzēm, ar dažādi, jā. Izkopts. Var just, jā, ka tagad redzi, tu spēlē pastāvīgi, tu visu laiku spēlē. Pastāvīgi vienā stilā apmēram, jā, tāds starp country šlāgeri. Tu esi, man liekas, tāds, kā mēs tas atkal pārvēršas par vienam otru, mēs reklamējam, bet tev tāds, man liekas, tāds... Zini, kā sapņu muzikants, kurš ir kas vokālisti, kā Busulim šos abonementu orķestris, jā. Vai piemēram, ir šitie, kas mākslinieki, kas ir solisti, vieni paši, viņiem nav grupas, ir solisti, ja? Bumbieris, piemēram. Viņi lasa sastāvu, ja? Viņš lasa sastāvu, un viņa izbrauc tūri, un sastāvs vairs viņam nav vajadzīgs. Ideālais variants šis, ka tu, piemēram, te jau ir perfekti paņemt un zini, ka tu to koncertu, viņus tos visus 20 koncertus perfekti nostrādāsi. Ideāli, jā. Katrā ziņā nesamaitāšu, jā. Jā, tādā, ja es vākšu savu sastāviņu, es te uzrunāšu. Tad man būs savas dziesmas. Bet tev jāuzvar sirdziesmās, vismaz 10. jātiek. Vai jā. Vismaz jātiek. Jāpiedalās sirdsdziesmās. Vai arī nav jāpiedalās. jā, tas jau kas. Tātad UDHS, uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms. Uzmanības deficīts un hiperaktivitātes sindroms. Jā. UDHS. Nē, bet tas kārtējā distonie, kārtējais mūsdienu 21. gadsimta bezdalnieku problēmas tās ir. Reāli cilvēkiem darīt nav ko, viņi sāk sastīklos, tā kā sprēgā zīmēties, viņiem viss maz, viss viņiem ir par maz, laiku maz, tā maz, uzmanības maz, es esmu zvaigzne, ko tu mani heito, kaut gan es neheitoju, ja? Un tā tālāk. Tad nenopērtā paudze tā ir, ja? Tāda nepērtā paudze, man tā šķiet, jo, bišķi tā kā visi tādi kaut kādi vārgi, tādi trausli, aizvainojumi, slimiņi, ja? Tu mani neaiztiec, bet es te spīdēšu un ziedēšu, ja? Bet, saproti, vārnas knāp slimu vārnu, lai, paudzes nebojātu, to turpinājumu nebojātu. Nevajag dot zaļo gaismu vārgiem un nevajadzīgiem bez enerģijas cilvēkiem. Mans viedoklis, fašistiskais viedoklis. Es savu pat neizteikšu. Ja cilvēks, teiksim, pats neizsakās par citiem, ir tīpaši slikti, ir ok, bet, piemēram, ja piemēram, tev tur uzmet heitu, un tu tur, ko es tu mani heitot, bet pats tāpat laikā tur kaut kādu citu interneta zvaigzni, tur noliec, tad īsti laikam nebūs korekti. Nē, pat īsti nesaprotu, par ko tu runā, kad es uzrakstu tiešām uzmundrinoši, viņa par heitu to uztver. Tas jau arī mani aizvainoja. Saprot, es pateikšu vienā sulīgā vārdā. Šie cilvēki, viņi reāli ir vairs tos krastus pazaudējuši. Es uzlikšu marķierīti. Karodziņu uzliec. Saprot, pagaid, mēs esam. Viņi tos krastus vairs neredz, jau saproti, tu tukša vieta, jā. Es nesaku par to meiteni, par kuru iepriekš stāstīju. Es ne par to, bet vispār kopumā, kā sabirāķiļņa obraz, kā latviski pateikt. Koptēls, jā. Jā, kā koptēls, jā. Saprot, tādi ir ļoti daudz, un viņi sāk bišķi kretinēt. Saprot, viņi grib tikai sev, grib labumus, jā, grib piedestālu, grib paaugstinājumu, bet kaut kādu atbildību negrib. Ja? Tāpat kā ar to manu prāta vētras menedžeri, ja? Viņa grib būt visu laiku miljonos kaut kādos tur taisīt baigās lietas, lielas skatuves, lieli atbalstītāji, miljoni, fani un tā tālāk, ja? Bet kaut kur tā kā bišķi nolaisties un nofotografēties ar mani, ja? vai vismaz atbildēt e-pastā vairs negrib.
Tas kaut kāds ir mūsdienu tāds. Ejiet jūs visi, jā. Es paņemšu to, ko man vajag, pārējo tas ir jūsu problēmas. Tas ir kaut kas tāds netīkams. Varbūt tas ir šīs paudzes tāds laikmeta iezīme. Nepiekrīšu, ka lielākā daļa paskaties, ja mēs reāli ņemam, pieņemsim, cik Latvijā palikuši ir. 1,5 miljonus ir taču pareizi. Kaut kāds skaits, jā. 1,2 piemēram, jā, miljoni. Cik ir Latvijā tiktokeru un šo visu influenceru? Tas izrādās daudz. Kaut kādi smukas blondīnas lien ārā, kur pa Maldīvu salām braukā. Jā, bet vienalga, tie ir tūkstoši cik? 3, 4, kāpēc jābūt 10,000? Tas skaitam jau nav nozīme. Nē, skaits tādā ir ziņā, ka pietiekošs. tā nav lielākā daļa. Vienkārši, nav lielākā daļa, bet tas atkailina cilvēka kā tādu to natūru, to būtību. Ja? Kamēr tev slikti, tu ej pie citiem pievelcies, tur ar atvērtu muti klausies padomos. Tādā ziņā. Tikko tu uzkāp kaut kādā olimpā, tev ir 1000 sekotāji, TikTokā, piemēram, ja? Tu sāc jau visu par heitu uzskatīt. Kas tev pasaka, tev smuka frizūra atsienies, jā. Jā, ko te heitoja? Bans. Es nesapratu to tavu message, ko tu gribi pateikt. Jā. Es arī nesapratu, bet message bija, jā. Pie tā mēs arī paliekam. Tā, man ir vēl viens stāsts. Mēs braucām uz pasākumu. Jā, obligāti. Es jau tieši gribēju pateikt, mēs pagājušajā sestdienu braucām. Aizvakar braucām uz pasākumu, jā, un ar minivenu, to pašu, starp citu, Renault. Kas uzsakoja? Šatlu, jā. Braucām, jā, un priekšā skrien strīpā, šķērsām, skrien pāri briežu bars. Iedomājies, kaut kādi 4, 5, un tā, viņi lieli ir brieži, stirnas ir mazākas, jā, brieži ir lieli. Jā. Nav alņi, bet arī nav stirnas, jā. Un Vitols vienkārši jūzā, bremzē. Mēs tā vienkārši kaukcošām riepām, knapi nobremzējām. Vēl lukturī atspīdēja, kaut kādi daži centimetri, nemeloši, jā, daži centimetri pēdējā brieža pakaļiņa. Tā aizskrēja ar to lukturi labo, jā, no kreisās labo puses skrēja. Jā, un jūzā mēs bišku pat pāri tai strīpai, kuri viņi skrēja. Tad, teiksim tā, ja tas pēdējais briedis vēl nepaspēja, tad mēs viņu tā kā bišku to astes kaulu aizķertu, ja, sadragātu. Un zini, kas pats labākais šajā visā mūsu veiksmes stāstā bija, ka aiz briežiem nebija iejūgtas Svētā Klausa kamanas. Jā. Mēs būtu ieskrējuši Santa Klausa kamanās. Un iedomājies, Ziemassvētkus. Tas vēl būtu sīkums. Viņš noraktu turpat viņu. Nē, mēs noklusētu to faktu, bet iedomājies, ja ir tradīcija, ka tas, kas noslēpkavo Santa Klausu, viņš stājās viņa vietā. Un tu iedomājies, teiksim, labi, šie jau Ziemassvētki pagājuši galā, jā, tagad ir nākošie priekšā, bet, Vitoldam būtu jākļūst par Santa Klausu, tu iedomājies, viņam būtu jādāvā dāvanas cilvēkiem par labu uzvedību. Vitolds dāvina dāvanas cilvēkiem par labu uzvedību. Vitolds tādu likteni sev gribēja. Labi, ka labi. Nē. Labi, ka labi. Viņš pat ienaidniekam nenovēlēta tādu likteni. Vitolds ar garu sirmu bārdu, ar maisu. Vitoldam piestāvēt. Vitolds, es Vitoldu pilnībā iedomājos kā Ziemassvētku vecību. Tur varētu būt dabīgais, tas īsti autentiskais. Jā. Ne bērniem, pie bērniem es viņu nelaistu, bet pieaugušo pasākumos viņš būtu perfekti. Ar saviem jociņiem un visu, es domāju, viņš tur būtu. Viņš tevi izkonkurēt ļoti ātri uz Ziemassvētku pasākumiem. Par Salvēci mēs šos esmu darbiņu darījis. Man vienmēr ir paslavējuši pēc katra pasākuma. Nav bijis daudz, tur dzīvē 6, 7. Bet es esmu palicis neapmierināts gandrīz pēc visiem, izņemot šogad. Man māsa pierunāja mani uz šādu afēru. Kur tu negribīgi, tu man pats stāstīji. Jā, negribu piegrib, bet cik viņa bija kopā ar mani, viņa bija rūķis, un es biju viņa bija tas rūķa palīgs, es biju tas lielais rūķis, jo tagad vairs sīkajiem nesmeļ galvās, ka nāk pats Salvecis, jo visi skaidrs zināms, ka nāk Salveča palīgs, jo Salvecis nevar visur tikt. Ja. Un,
mums bija 3 pasākumi šogad, par visiem tiešām ļoti labas atsauksmes, bet man pašam tieši 3. patika, vienīgais, kurš patika, bija 3. Jo pirmais bija pirmais, tur, jā, mēs izdarījām visu, izdarījām labi, un iespējams, ka pat no malas nevarēja redzēt to satraukumu, bet es biju tik satraucies, es biju tā nonervozējies. Kāpēc? Man savu pieredzi. Tāpēc, jā, nē, saproti, ka tā ir jauna pieredze, tā ir cita, tā kā bērni ir bērni. Kā jauna? Katru gadu no jauna. Nē, es Salavec, es neesmu tēlojis, nezinu, es pēdējais tēloju, ka es dzīvoju Varakļānos, man vienkārši paprasīja uz bērnu dārzu atnākt notēlot Salavec tikai tāpēc, ka tur, izmisumā tur nebija kas tēlo, un tur par konfekšu kulies un krūzīti gāju tur tēlot to Ziemassvētku vecīti, vispār tīri, kā saka, izpalīdzēt. Jo redzi, ka tu strādā par konfekšu kuli un krūzīti, tu neņem nekādu naudiņu par to, jā? Arī atbildības nav. Jā, tas ir drusku mierīgs, bet, zinot mani, man vienalga gribas, lai ir ļoti labi. Man kaut vai nemaksā, ja es apņemos darīt, es priekš sevis gribu izdarīt maksimāli kruta, maksimāli, cik es varu tajā brīdī uztaisīt. Un tāpēc arī tur ogrā mums bija tie pasākumi, es tur gāju reāli, vienkārši krekli griežami vēl pirms iznākšanas. Un kā būs un ko. Un bērni tik sirsnīgi uzņēma, un visi skrien, un visi tik priecīgi, un cik tu esi forši, un cik tev forša bārda, un tad ar visiem parunā, visi tik labprāt, visi kaut ko tur stāsta. Un vienkārši tāda, tā kā jau drusku atlaiž jau tā kā iedvesmiņa. Un tam mums tur tās atrakcijas visas, mēs viņas izmēģinājām mājās, bez bērniem. Ja, darīsim tā, darīsim šitā, mēs tur programmiņu, mēs atbildīgi tam visam piegājām. Bet vienalga, saproti, un tā pirmā reize pārstresojas, es eju, es saku, kāpēc vispār tam piekritām? Tad otrā reize jau, pirmā kļūdas ir saprastas kaut kādas nianses, ja, jau daudz labāk. Bet vienalga, es vēl tā kā atnāku, neveikšu tā. Un 3. reize, tā kā jau bija atstrādāts. Atstrādāts jau bija. Jau es nācu, es zināju, kur es aptuveni teikšu, kur darīšu. Protams, arī improvizācijas moments palika diezgan liels, bet vienalga jau, tas tā pārliecība. Un jau 3. reizē bija tiešām, kad es pats iznācu, ja šitā mēs vadām, tad varam vadīt. Tad it kā varētu ņemties un uz nākošo sezonu un varētu to darīt visu. Bet pirmās 2 reizes tur ļoti tā kā stress man bija, vēders griezās. Tā kā es biju pa Salaveci, un arī viss bija forši, izņemot to, ka bērniem pietāte un cieņa pret Salaveci vispār nekāda. Ne jau visiem, kaut kādam bariņam, huligānisku tipa puikām, jā. Viņi laik mēģināja kaut kā aizskart, kaut ko paraut, apķert, bārdu īpaši neaiztika, bet tika mēģināja atmaskot un kaut kādu rasborku uztaisīt. Jā. Un man paldies Dievam, vai tas vecums trāpjās. Mums, starp citu, bija visi viena vecuma 4-gadnieki vai 6-gadnieki, es neatceros. Bet, beidz, tas ir cits, nē, 4. 5. klase bija tāda jau huligāni. Nē. Pirms pusauģi jau. Nē, es tādiem pat nepiekrīstu, beidz. Es pat neparakstītos uz neko tādu. Nē, man sīkie, rīktīgi sīkie. Ar tiem tā jā, tie vēl tic. Mums pat 3. reizē mums pat sanāca baigi komiski, senčiem, man liekas, vairāk patika. Es tā kā, man, tā kā ierīkoju tur atrakcijai laukumu, man tā kā viņi jādabū uz savu pusi. Es nāku, un es tagad domāju, ja es stāvēšu, un es pasaukšu, tā kā baigi neforši, es esmu garš, viņi īsi. Es domāju, es notupšos uz vienu ceļgalu, tā kā pasaukšu viņus. Es tā, bērni skrienam pie viņus un atlēšu rokas, tā kā uz apskaitu. Un es nepadomāju, ka viņi visi barā, kā viens. Un viņi tā skrien un pat neapstājas. Un es gandrīz uz muguras, tā kā jeļi noturēs. Kā kucēni, uz vecu kabeli. Jā. Un saka, vecāki līki, visi. Un viņi man, kā es uz vienu ceļgalu stāvu, otra kā aizgāju. Un viņi man pat pastūmā, tā kā es pašļūcu vēl aizsuguri, tā kā visi tā kā sienā saskrēja. Un tik priecīgi visu tādu mazreiz, tā kā riktīgi atsildīja.
un forši, un nu, dzējoliši tur bija pāris pat bija paši sevi sacerējuši visu. Un es saku, trešā reizē es pat atbrīvos, man tur, nu, bija, katram tāpat kaut kas jāpasaka. Un tad es tur katram bija ko pateikt. Pirmajās 2 reizes tur, ko es, nu, tā kā bija tas stresiņš. Bet neko, jā, nu, tā kā bija trešā reize, bija pat ok. Tā kā, jā, bet Vitolds tikai pieaugušajiem un, jā. Bet tātad UDHS var ārstēt ar psihoterapiju, dzīvesveida izmaiņām un medikamentiem. Pasaulē slimo 84,7 miljoni cilvēku. Jā. Nopietni? Jā, cēloņi iedzimta. Pagaid, tur par cēloņu, bet tā stirna viņa pati tā kā ir uzrakstījusi, ka viņa ir tā. Jā, viņa tā kā ar to tā kā meta kā trumpi, jā, mani neaiztikt. Es esmu psiha, es esmu tāda, jā, tu mani te tagad, jā, ar savu prizmu, ar savu skatījumu nepareizo. Jā, viņi pat nezina manu vecumu, ja uzzinātu, man liekas, tur vēl man mestos virsū, jā, matos. kā stirna, jā. Kā stirna šosejas malā. Aiz ragavām, kuras skrien aiz ragavām. Cēloņi iedzimta mazjūtība uz dopamīnu un vides faktori, retos gadījumos galvas trauma. Lūk. Sāpīgi. Jā, bet viņi saka, iedzimts uz visiem laikiem. Jā. Ka viņi dzīvo ar to, ka viņi ar to jādzīvo, ka es tā kā apmēram invalīds tagad aizskaru, ja, ka es tā kā... Slavu ķert uz žēlumu, tas nav stils. Tur jau ir tas stulbums. Tu esi stulba, ja tu tagad ar to man mēģini tā kā vai žēlināt, vai es tagad tev atvainošos par to, ko es neizdarīju. Nu, tur jau tas morālais pagrimums. Nē, haipot. Tas ir paskaties tur pat šitā vienā kaut kurā šovā, kārtējā, tur tajā zvaigžņu šovā. Man liekas, ne Latvijā, vai pat Latvijā, bet man liekas, ka ne Latvijā. Tas bija, kur arī viņš atnāk, izstāsta par kaut kādiem tur vēžiem vai ko, un tad dziesmu, jā, un viņi saka... Un visi raud, jā. Jā, viņš pēc tā žūrija saka, jā, krūtā, viņš saka, tev pat var jūs, ka tu labi dziedi, viņš saka, bet es te nelaidīšu tālāk, viņš saka, ja tu pastāstītu pēc dziesmas, nu, savu stāstu, viņš saka, nav problēmu. Viņš saka, bet par cik tu atnāci, tu mani liki nostādīt tādā situācijā, ka es vairs nevaru lemt. Nu, cipā. Nu, jā. Saka, un visi 3 vai 4 viņi bija, un viņu nepalaida tālāk. Jo, nu, viņš saka, nu, tas tā nestrādā. Viņš saka, nāc pēc gada vai kur, vai ej. Viņš saka, ne tur tu atnāci. Jā, ne tur tu atnāci ar šo problēmu. Viņš pat arī nodziedāja labi. Viņš saka, un tas žūrijā, viņš saka, viņš saka, ja tu būtu tagad izstāstījis, jau tā kā mēs esam nobalsojuši, pateikuši savu vārdu, viņš saka, tu būtu ticis tālāk, tu labi nodziedājies. Viņš saka, un tad tu izstāstītu. Viņš saka, tas būtu, tā būtu pavisam citā darīšana. Viņš saka, tagad tu vienkārši, jo man arī kaitina, kad tagad jau vairs laikam, es nezinu, vai tas ir aizliegts vai ko, bet atceries, agrāk bija tās, kur, labi, es īstenībā televizoru neskaros, tāpēc laikam nesaskaros. Agrāk, kur bija tās, kur ziedo un rāda tev tos, nabaga bērnus, tur slimnīcās ar sistēmas. Jā, ne, bet YouTube arī tās reklāmas nāk ļoti. Jā, bet man kaitina, ka tu spied mani. Protams, ka es nevaru vairs atteikt, ka tas ir emocionāli līmeni. Tieši tāpēc tinu uzreiz neskatoties, tāpēc, ka tā ir manipulācija lielā mērā. Jā, tā ir jā. Tu man lietas justies slikti, pat vēl es neko neesmu izdarījis, jau tu man lietas justies slikti. Jā. Es kā nevienu neaiztieku, un pēkšņi man ir slikti, kāpēc? Jā, protams, ka es tur zvanu, tur noziedoju, jā. Bet, ne no sirds. Es atradīšu. Es tāpat vienmēr labprāt piedalos visādos labdarības koncertos un pasākumos. Starp citu, pirmajā man vispār dzīvē ļoti vēl saskāros ar savu pirmo labdarības pasākumu, un es biju šokā, zinu par ko? Mani kā muzikantu uzaicināja spēlēt labdarības ballē. Jāvāc bija, mēs Raldi toreiz vēl spēlējām. Jāvāc bija naudiņa bērnu namam dāvanām Ziemassvētku. Tā kā tā ieejas biļetes tā kā ir kā ziedojums, jā. Kā ziedojums, jā. Un tā mūs tur uzaicina, es saku, jā, viņi saka, tas labdarības mēs tur nevaram daudz maksāt. Es saku, nē, protams, labdarības neko nevajag. Tā kā nevajag tur neko maksāt, visu. Mēs tur aizbraucam, tā kā, man vispār, tā kā pašam tāds, es tiešām braucu ar tādu pilnu sirdi, ir tā prieka, tādu labu darbu. Aizbraucam, pirmais, galdi saklāti, tā kā uz dzimeni.
tā kā mūs tur uzņēma vienkārši, es tā kā, wow, pa manam jau pirmais, tā kā, pagaiši, to naudu taču varētu, tur būtu sanākušas 2, 3, kādas tur mums vairāk paciņas. Tiešām ļoti labi saklāts galds. Labi, ne tur ar siltajiem un visu, bet, es nevaru teikt, varbūt meitenes paši tiešām tur salātiņus taisa un visu ok. Jā, bet tiešām ļoti labs saklāts galds, bet man likās, ja labdarības, tad dzeram ūdeni, ēdam sāli ar maizi un dzeram ūdeni. Un tad otrs, tā kā, mēs nospēlējam tur to balli visur, un tiešām labi bija izreklamēts, un cilvēki nāca, mēs jau tur savu neglaimojām, ne jau nāca mūs klausīties, nāca labdarības pie reizes padejo. Visi sapratos, ko viņi nāk. Bija pilna balle, pilna zāle, un tiešām bija baigi forši kaivs bija spēlēt, visu arī priecīgi, viņas atnāk, jā, mēs tur salasījām, un pat vairāk nekā mums vispār tur tās plāns, tur varēs vēl kaut ko, tur viņa teica, tur tā skolē, tur ir tādu, vot jums tur rekur konverts, tur ko tur, es saku, kāds, ka mums ir tā kā, tā ceļa nauda, tur es saku, pagai, es saku, jums ir labdarības pasākums, ceļa naudu mēs tā kā... Labdarība ir savu izdevumu, tas ir normāli arī. Nē, ok. Nē, varbūt, ja man būtu pie tā speciāli kaut kāda labi, nē, tagad es varbūt arī tagad uz to skatītos, bet tas bija mans pirmais pasākums, vispār pirmais. Man vispār likās gods, ka mani uzaicināja uz kaut ko tādu, tā kā, mēs jau uzreiz ar Aldi, tā kā, jā, mums pat nebija mums nebija galvā doma, ka mums vajadzēja... Ar kādu Aldi? Reiduku. Man vispār, starp citu, palūdza, pateica, ko jūs tā baigi droši vārdus uzvārdas saucat par visiem, ko stāstat? Kāpēc ne? Mēs cilvēkiem tikai labu. Nediskreditējam, mēs tikai to labāko. Jā. Tīpaši par Vitaldu. Par Vitaldu mēs tikai taisnību. Mēs tur braucam uz pilnīgi, tā kā nebija domas, ka kaut kādas ceļa naudas skaidrs, ka mēs tur paši ielējam degvielu, ka tas ir tas mūsu. Mēs spēlēšanu, mēs Raldi spēlēšanu neuztvērām kā ieguldījumu. Mēs tieši to, kā savu to ārtavu uztvērām to, ka mēs par savu naudu aizbraucam, atbraucam. Tā kā nav finansiālo daļu to. Labi, sauksim to par pārpratumu, ok, labi. Jā, viņa saka, nē, es saku, ko, tas mums vienmēr ir, ka viņi tur ne pirmo gadu organizē. Skaidrs, jā. Jā, ka visu, un spēlējām mēs nevieni. Tur bija vēl viens muzikants, viņš viens spēlē. Un viņš saka, jā, ņemiet čaļi, mēs tur katru, bet mēs nepaņēmām. Es nesaku, ka aizgāja dāvanās tā nauda. Man tajā brīdī bija, lai viņi aiziet, kam grib, bet tas ir, man likās arī visu pareizi. Jā, tas ir tā kā ziedot, ja tu ziedo kādai sektai, jā, viņi tur nopērk Rolls-Royce par to naudu, bet tu ziedoji Dievam, nav svarīgi, kur viņi iztērē pēc tam. Tas no tāda viedokļa. Tu izdarīji pareizi. Bet saku, meitenes bija ļoti labi norganizētas. Tiešām ļoti labi. Man ir oponācija tajā, ka šā visa tā labdarība, kad nāk tieši uz svētkiem, uz Ziemassvētkiem, kaut kādiem datumiem, tāpat kā sievietes jāatcerās 8. martā un tā tālāk. Kāpēc labdarība no vārda labi darīt nav ikdienišķi vispār cilvēka gēnos, teiksim, uzvedībā, audzināšanā, jā? Kāpēc tā labdarība nevar būt vienmēr? Kāpēc dot 5, cik tur saziedoja 1,7 miljoni šogad, jā? Diezgan daudz. Jā, nopietni? Jā, tur bija rekords. Es zinu, ka tajā eņģeļi par Latviju bija 800, cik tur tūkstoši. Gandrīz limaks. Dot 5 bija, jā, es dzirdēju, ka es kā uz Rīgu bieži braucu. Neko savu. Jā, bet nav svarīgi, ne par to, kāpēc tā domāšana, kaut kur tā, viss tā sentiments, viss tas lien ārā, tā viss tā raudulīgums, jā, ak pabērni, jā, tieši uz svētkiem, kad sniedziņš, jā, kad brieži bez kamanām pārskrien tev ceļam pāri un visā tajā. Marketings. Bet tur jau tur jau sākas tā visa tā divkosība, jā, ka labdarība, bet tehniskais pasākums vienalga jums samaksā par kaut ko, galdi tiek saklāti, jā, un vēl var kaut kam algas izmaksā vai honorārus, es nezinu, jā, un tā labdarība saucas. Var sakot, tā liekulīga labdarība, tu it kā Dieva priekšā tā kā nedaudz žuļikojies, jā, tu tēlo labiņo, a patiesībā tu tikai tēlo. Kā tas latviski saucās? Tā karodziņš. ir kas netulkojas.
Lūk. Atkasies, Jā, uz atkasies, jā, kaut ko darīt. Un visdrīzāk, tu jūties bišķi tāds augstprātīgs, pagājis, es esmu pārāks, es tev tā kā, gandrīz vai kā ubagam iedodu kaut ko. Tam jābūt ikdienišķam. Man tagad spāri neaug šito runājot, moralizējot. Es gan jau neesmu ne labāks neko, bet tās ļoti jautājums gaisā ir, kāpēc tas ir kaut kad reizi gadā, reizi uz kaut kādu pasākumu vai uz periodu to, kāpēc? Es pieļauju, ka Latvijā ir daļa cilvēku, neliela, bet ir daļa cilvēku, kas ikdienā ar to nodarbojas. Ir saiti regulāri ziedo, regulāri iet kaut kur dara. Arī ar labām algām, arī ar visu tehnoloģisko es aparātu. Tieši par tiem, kas kas strādā, bet kas kas dod. Ir tāda cilvēku daļa, kas kam tas ir dzīvesveids, kur viņi iet tur tiem patversmēm kaut ko tur palīdz. Segas nes, jā. Suņu patversmē. Jā, tur segas, tad viņi tur katru mēnesi tur kaut kādu noteiktu summiņu kaut kādām organizācijām. Tie ir īpašie cilvēki, tie ir tādi maniaki, bet labdarībā jābūt ikdienišķai. Jā, bet viņiem viņa ir ikdienišķai. Tādi cilvēki. Es vienmēr skatos uz tādiem, liekas, fuck. Bišku dīvaini. Bišku frikaini viņi ir, protams, jā. Ir, bet tas ir tikai tāds, ka laikam nepieras. Jo nevar saprast, no kurienes viņš ņem to spēku un enerģiju to visu darīt. Nē, garām ejot, aizsūti numuru, to īziņu un tu 2 eiro noziedoji apmēram. Jā, garām ejot, jā, bet es saku, ir cilvēki, kas to... Tas tāpēc, ka cilvēks ir bara dzīvnieks, ne labāks, ne sliktāks par dzīvniekiem. Ja? Un tagad tā filma par kaķīti, ja? Balvas saņēma ļoti daudz starptautiskās. Ja? Es redzēju, starp citu pašu filmu. Nē, pat zini, kaut kur man tāda kā... Man ne kā riebums, bet kā attaržēņie. Kā ir latviski attaržēņie? Atgrūšana. Man atgrūš tas, ka tagad visi bauriski filmi kinoteātri ar šiem cilvēkiem, kas apmeklē to filmu par kaķīti, tāpēc, ka viņš vinnēja tās balvas. Tāpēc, ka Henrijs Fords iedeva to balvu un tā tālāk. Ja nebūtu tās nominācijas, nebūtu balvu, tieši tāda kā tā multene izskatās, neviens uz to multeni neietu. Pat Facebookā nenoskatītos līdz. Jā, tas ir bauru efekts. Es nezinu par visiem. Nē, varbūt, bet pirms vēl viņa bija balvu saņēmusi, viņa sāka rādīt šeit Rīgā. Man aizgāja pāris pazīstami un visi teica, ka ļoti labi. Pirms balvas viņa jau rādīja, neticu. Jā, tur kaut kāda noteikuma nedrīkst publiski atskaņot kaut kādas nominētās darbus. Es nezinu, labi. Drīzāk. Tad es varbūt, nē, bet iedeva, Globus taču nesen iedeva. Nē, Globus nesen iedeva. Viņu taču pirmizrādes kinoteātros jau bija sen jau. Pasen. Pirmoreiz dzirdu vispār šo. Iegooglē tagad, viņu taču pirmizrādes jau bija pirms jaunā gada, pirms Ziemassvētkiem jau rādīja. Tā balvas arī tad saņēma pirmās jau Ziemassvētku laikā. Tas ažiotāžs jau tur laikā sākās. Jā. Nē, pirms neticu. Nē, man liekas, viņa vēl nebija globāla. Varbūt viņa bija nominēta, bet ne saņēmusi. Neticu, kaut kāda multene bez skaņas, bez jebkā, bez dialogiem, jā. Es domāju, viņa pat nav interesanta tā multene līdz galam. Visi gāja, tāpēc, ka jāiet. Cilvēks, kurš iet uz pārsvarā uz Holivudas filmām, teica, tad jau teica ļoti labi. Jā, un arī dziesmu svētkos pa dārgām biļetēm uz noslēgumu koncertu un biļetes nevar dabūt. Kori mīļi atradušies, jā. Ikdienā tas koris nevienam nav vajadzīgs vispār. Nav vajadzīgs tas kora māksla un mūzika. Bet uz noslēgumu koncertu tā ir bauru būšana, un es to apgalvoju. Un nicinu baurus. Starp citu, tagad nicināmo pulkā beidzot es iestājos. Es nekad nebiju bijis dziesmu svētkos. Un pagājušā gadā es pirmo reizi Kristīna mani aizveda uz dziesmu svētkiem. Pirmo reizi mūžā es biju uz dziesmu svētku koncertu. Tu nepiedalījies kā dalībnieks? Nē, es esmu piedalījies. Es deju svētkos. Kori es nekad neesmu dziedājis un mani nav ņēmuši. Un es neesmu piedalījies ne bērnu, ne pieaugušo. Jā, balss nav dziedāšanu, neesmu nodarbojies. Tā kā man patika. Man ļoti patika. Es biju starā. Uz valsts svētkiem tu neaizies kora koncertu kādu kultūras namā vietējā vai kādā Rīgas pasākumā? Es reiz teikšu, protams, kad neesmu baigais kora apmeklētājs par cik es tā dzīvoju, bet tad, kad es dzīvoju Varakļānos Stirnienē,
baznīcā Varakļānušas koris. Viņš laikam gan neskaitījās. Varakļānus Tirnenes viņš tā laikam skaitījās. Bet tur pārsvarā varakļānieši dziedāja tajā korī. Un nosaukumu tagad negribu, nemēģināšu par atcerēties. Man ļoti patika. Ļoti patika. Kā viņi, bet tagad laikam mēs diemžēl tā kora nav, bet tik skaisti dziedāja. Lai, protams, repertāri izvēle vadītājs ļoti svarīgs. Agnija viņa koncertmeistars, Gruduls, viņam tas Tirnenes bija diriģents. Jānis Gruduls, viņš mans skolotājs. Jā, viņš vadīja, viņš bija diriģents. Viņš tur kaut kādā tur vadīja to visu to pasākumu. Ieva Zepa, man liekas, ar tur kaut kā, es tur nezinu to hierarhiju viņam, kurš tur ko, ja? Bet tur bija nav svarīgi tas. Jā, bet arī vēl labi, protams, jāsaka, kur Jānis Gruduls pieskaras, tur arī viss vienmēr labi ir. Tur vienmēr viss ir labi. Viņš ir cilvēks ar lielo burtu un visu, ko viņš ir vadījis, tas vienmēr ir bijis. Tā ir tā kā kvalitātes zīme. Cilvēks kvalitātes zīme. Pamanam. Var jau oponēt, bet viņš ir tā kā, jā. Lol, ja, Danč, Pivāt. Jā? Kas tas? Lol, ja, Danč, Pivāt. Tas ir lībiešu valodā vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Lol, ja, Danč, Pivāt. Kāpēc tieši izdomāju iztulkot lībiešu valodā? Tas, kas man atvērās, to arī nolasīju. Skaidrs. Ko es nezinu, mēs šodien esam baigi nopietni no stundu norunājuši. Kaut ko es ceru, ka... nopļāpājām. Jā. Tā kā ļoti labi. Koru kari nāk virsū, arī interesanta tēma. Man tagad tieši TikTokā nāk dalība tie, kas uz atlasēm gājuši un dalās iespaidos, video stāsta, kā viņi tur gājuši, cik stundas stāvējuši uz to, lai viņus noklausās 1-2 dziesmas. Rīgā bija laikam visvairāk to pretendentu, 160 kaut kur. Jelgavā bija virs 60, cik es sapratu. Renārs Kaupers, Jelgavu pārstāv. Bet, zini, kā informācijas arī diezgan... Tikai 60? Ja es nekļūdos, kaut kur bija 60. Vai arī ne Jelgava, bet tur, kur... Visvairāk jau Daugavpilī noteikti, ne? Entās stundas cilvēki stāv rindā, lai viņus noklausās. Daugavpilī bija cik pie Slobožaņina, cik bija? Nezinu, bet, teiksim, Reizeknē, kad Normunds vāca savu kori, zaļo pakalnu kori, arī bija kaut kādi 60-70 cilvēki. Tas tā kā norma. Jā, bet izsludināts arī īpaši nekur nav. Teiksim, Diana saka, bet man nekur neatnāca nekāda, ja es, teiksim, gribētu sapņotu vai, gan jau gribētu atrastu, protams, bet tad info īsti nav gājusi cauri. Kur, kad, Daugavpilī tai datumā, Jelgavā tai datumā. Lūk, un es tos visādus fragmentus Facebookā redzu, gan dalībniekus, gan pats Renārs, kad kaut ko tur runā ar savu publiku, ar tiem pretendentiem. Jā. Bet super, mums tāds sanāk, man gan nav televizora, bet tu gan jau kaut kur skatīsies. Ir internets, domāju, fragmenti atnāks. Pirmdienās būs tieši kaps. Jā, un izskatās ažiotāža laba. Gribētāju daudz, gribētāji labi. Dziedātāji labi, latvieši ir dziedātāju tauta, Ir. Un es saprotu, 8 meitenes, 8 puiši. Lūk, un gan jau būs labs repertuārs. Padomāju, tu paņem tikai 16, tas 60, tas ir īstenībā, padomāju, tu paņem tikai 3. daļu, katrs 3. tikai tiek. Jā, konkurence ir laba, gribētāji daudz. Diezgan liela, un ja tev ir 160, tad vispār tas ir konkurence. Latvijā ir ambiciozi un talantīgi jaunieši, cik es sapratu. Jā. Bet, būsim reāli, dažiem pēc tam ir bonusiņi atlidojuši no tā, ka viņi ir bijuši kaut vai korī kā dalība. Nemaz nerunājot par, kā Normundam, es domāju, tas tāpat bija baigais, atspēju. Parasti frontmeni bonusu noceļ. Es nedomāju, ka dalībnieks kāds ievēro un atcerās. Nē. Ir. Tas pats Balceris, man liekas, tieši Nē.
man ir TikTokā lapa, nebet, kā tas sauc, konts lapa, kur nostalģija kaut kādi vecie video no 2000-ajiem, tie senie laiki, kad vēl puiši blondus matus krāsoja, tāda tie mode bija. Tur dziesmanē pauzē, kur viņš dziedāja? Jā, un Balceris tur vispār puikiņš, kaut 15-16 gadīgs, simpātisks puikiņš. Jā, bet jau tad bija gana, tad jau gana talantīgs. Nē, bet pēc koru kariem viņu Marats savāca. Nē, par talantu nav runā, viņš jau bija talantīgs skaidrs, bet cik es atceros, vai tad nebija tā doma, ka viņu Marats ieraudzīja tieši tajos koru karos un paaicināja, jo Marats jau pirms tam bija ar to Liepājas to... Sakritības moments tas ir. Tas tā ļoti tāds viens no, bet kopumā karjerā kora dalībniekiem točna nav nekāda. Teiksim, ja viņš sapņo kaut kādu to muzikālo skatuves darbību turpināt, tas nav tramplīns. Varbūt kā CV ierakstīt. Žorža meitenes. Kādas meitenes? Žorža meitenes tās divas braukā joprojām no koru kariem. Viņas vēl vien palika meitenes, viņas neuztaisīja transoperāciju, viss kārtībā. Ko tev viss ir cinisms? Tāpēc, ka tā ir. Tā nav. Tur tā lieta, ka tās ir cerības, ar kurām te tur spīdēt, cik tur šovā 10 raidījumi, tu noturies, ar savu koru, Jā, pareizi, tur taču lido ārā. Var izlidot ārā, bet tu ar baigot cerībai, ka tevi pamanīs tieši tevi, ka tas viss skaistākā vai skaistākais, un tā tālāk. Nepamanīs. Tā ir. Protams, tur kaifot. Kaifot, protams. Bet ne ar to cerību, Tā cerība ir priekš stirnām, bet pārējais... Jebkas jau jādara ar kaifu, man liekas. Protams. Tu gribi to darīt nevis tāpēc, ka tagad kaut ko izsist no tā visa. Mēs jau Raksameronā nepelnām vairāk par 1000 eiro, pareizi? Jā. Katrs... Nedēļā. Par katru raidījumu, Jā, par katru raidījumu. Starp citu, šitā viena čaļi kaut kādi trāpījuši tiem. Mēs arī kaut kā centīsimies pāriet arī plus uz video formātu, bet pagaidām vēl ne. Tur čaļi taisuši tam podcastu video formātu. Un galvenais tā iesāk, labi, ka noķērām to vilni podcastu, ka tas ir, es tagad vairs ne uz darbu, es domāju, wow. No. Ko? Es pagāju jāskatās, es domāju, cik ir jābūt tiem sekotājiem skatījumiem, lai vispār ar to vispār kaut 10 eiro nopelnītu. Viņš apskatījās, cik viņiem ir followeru un skatījumi, es sapratu, ka tas ir joks, tā kā. Viņi zina tā, un sāk tā, viņiem izrādās kaut kāds otrais vai trešais raidījums tikai. Es pat neatceros, kā saucās podcasts, es tā vienkārši tas moments, ka čaļi tā, tur redziet, tie, kas palaida garām, tur teica, TikTokā nekā, un es palaida garām, un tagad, ka tur nekā, un palaida garām, un labi, ka mēs nepalaidām garām, tur tā kā podcastu laiku. Es tā, wow, pagaidi, ka, tā kā ar šo var pelnīt, vai tad? Es sāku paskatos, pēc tam pašo kaudzes palika un rēka, sāka raudz, domāju, malacis, pavilkies. Noķēra, Jā. Es domāju, wow, tiešām. Ko, tiekamies pēc nedēļas? Kāpēc gan ne? Baigi pēdīgās beigas. Kurā vietā bēdīgās? Tu pastāstīji par kolēģiem neveiksmniekiem. Kur nevar nopelnīt. Kas tas tāds ir? Mēs mākam pozitīvs. Tā, mēs it kā teicu, ka bez vārdiem, bet šoreiz būs arī Zane. Zanē, paldies par komentāru. Liels paldies par komentāru. Paldies visiem patiesībā, kas klausās. Man Pēters aizliedz saukt vārdus. Dažas no jums es lielu daļu pazīstu. Starp citu, ļoti liels prieks ik pa laikam uzzināt kādu, kas klausās, ko es pat nevaru iedomāties, ka klausās. Paldies jums visiem. Intriga. Ļoti ceru, kā arī šī diezgan nopietnā epizode jums ies pie sirds un būs gana izklaidējoša. Nebija nemaz tik nopietna. Mums, kā dzirdējāt, tā bija izklaidējoša. Tu mazāk smējies šoreiz, bet nebija nemaz tik nopietna. Nebija gan. Lai jums visiem foršs jaunā gada sākums, tā kā janvāri mēs visu varam uzskatīt par sākumu. Lai jums piepildās vismaz
kaut kas no visa tā, kas ir iecerēts. Lai viss piepildās. Tiekamies pēc nedēļas, jā. Bet tie ir tikai tas, kas nepieciešams. Jo gribam mēs parasti kaut kādu figņu, nezinu. Jā, caur koru kariem uztaisīt zvaigznes karjeru, jā. Jā. Šeiku es zvaigzne, skatiet mani, ķeriet mani. Ar savu UDHS. Jā, tad es saku, kam tu esi vajadzīgs? Un šīs pozitīvās notas sakam jums labvakar, labrīt, ar labu nakti. Čau! Laimīgu šo nedēļu! Jā, laimīgu šo nedēļu! Tiekamies pēc nedēļas! Atā! Oxymoron.